Viens no iemesliem, kas jauniešu satur no kļūšanas par autobusa šoferi, ir ilgais laiks līdz vadītāja tiesību iegūšanai. Par profesionālu autobusu vadītāju var kļūt tikai no 24 gadu vecuma. Līdz ar to tā ir ļoti liela iespējamība, ka savu interesi jaunieši aizstāja ar kādu citu profesiju, kurā darba gaitas var uzsākt uzreiz pēc skolas beigšanas. Arī atalgojumam ir visai liela nozīme, taču, kā uzskata 11. klases skolnieks no Alūksnes, kuram par šo profesiju interese jau sen, viss atkarīgs no darba devēja un paša attieksmes pret darbu. Ja normālā vieta un normāli strādā, tad jau arī normāli maksā. Un būt ar mieru visu dienu sēdēt autobusā no rīta līdz vakaram braukt? Kāpēc? Nē, nav jau nekas tur smagais darbs. Un tik jādomā un viss. Pagaidām jaunietis ir visai pārliecināts, ka vēlas kļūt par autobusu vadītāju. Tiesa, vēl jau gan ir laiks pārdomām, taču interese ir liela. Domas ir vēl arī par tālbraucēju darbu, jo tā arī tēva profesija, tomēr labāk gribētos pārvadāt cilvēkus ne kravu. Tāpēc viņš nolēms pavērot, kā šos pienākumus pilda VTU Valmiera šoferi, lai uzzinātu vēl kaut ko vairāk. Ilgadējie šoferi šādu apņēmību vērtē atzinīgi un piebilst, ka šī ir profesija, par kuru tiešām jābūt patiesai interesei. Ja darbs patīk, tad arī padodas un attiecīgi par to samaksā. Pirmkārt ir tas, vai es to darbu spēšu izdarīt perfekti, tā kā vajag. Pēc tam ir atalgojums. Ja tu nāks uz atalgojumu, nekas nebūs. Papriekš, ka tev jāzina, ka tu spēsi izdarīt par to atalgojumu. Un tad tālāk. Ja būs tāda domāšana nāks, tad viss notiksies. Autobusu vadītāji arī uzskata, jauniešiem trūkst informācijas par šo profesiju, tāpēc izveidojušies dažādi stereotipi, ka tas ir grūts un zemi atalgots darbs. Ņemot vērā mūsdienu prasības, tas esot novecojis mīts. Priekš Valmieras ir kā apmierina atalgojums. Bet darbs kā tāds vispār grūts ir? Brīvdienas daudz, pārtraukumu arī daudz. Teiksim, man nenogurdina tas darbs. Teiksim, apmierina. Uzņēmuma VTU Valmiera vadība norāda, lai gan situācija ar šoferu trūkumu vēl nesot kritiska, problēma var samilst lielāka. No darba aizejot veciem darbiniekiem vietā jaunus jau šobrīd atrast grūti, un ar to saskaras arī citi pasažieru pārvadātāji. Tāpēc jādomā, kā profesiju popularizēt, lai atgūtu tās prestižu. Pēdējos gados plaši reklamētas tiek citas profesijas, un tā arī par autobusu vadītāju darbu interese arvien sarukusi. Varbūt visā sabiedrībā ir daudz citas interesantākas profesijas, kur jauniešiem masīvā veidā stāsta un rāda un liek saprast, ka augstāka izglītība ir ļoti būtiska, vai ne, vispārējais un visu, un tās iespējas, kas tagad paverās saistībā ar mūsu būšanu Eiropas Savienībā, neierobežots klāsts, ko jaunais cilvēks var izvēlēties savai nākotnē, bet šī ir tāda lieta, bez kuras faktiski arī mūsu uzņēmums nevar pastāvēt, un īstenībā arī nevar pastāvēt šī nozare, ja nav laba autobusu vadītāja. Spēcīgs konkurents šajā jomā ir arī kravu pārvadātāji, kas pie sevis aizvilina ar lielākām algām, un ne tikai gados jaunos cilvēkus, bet arī pieredzējušus šoferus. Jāņem vērā, ka braukājot pa ārzemēm, tā ir daudz lielāka slodze un ir bijušas situācijas, kad daļa tomēr neiztur. Lai radītu interesi par autobusu vadītāju darbu un noturētu esošos darbiniekus, uzņēmums saviem spēkiem centies ieviest dažādus risinājumus. Labākos šoferus atbalsta ar piemaksām, nodrošina veselības pārbaudes, veic arī šoferu kvalifikācijas celšanas apmācības. Tostarp ik pa 5 gadiem obligātās 95. koda apmācības un arī komunikācijas prasmes. Nav jau tikai jābrauc vien. Ir arī jākomunicē ar pasažieriem, un tas arī varbūt ir sarežģīti vienam otram, jo katrā ziņā jāuzklausa no rīta, varbūt maršruts sākot ne tās labākās ziņas, cilvēki nāk jau uzvilkušies, viņš jau iekāpa autobusā, pirmais, kas priekšā ir autobusu vadītājs, viņš jau varbūt savu negatīvu emociju attiecina uz šo autobusu vadītāju, jābūt ļoti saprotošam arī ir, jo nav vairs tā, ka tikai brauc pie stūres, viņam ir jākomunicē arī tīri sociāli ar šiem te pasažieriem. Tas arī nav vienkārši. Lai popularizētu autobusu vadītāju profesiju, ir gan nepieciešams atbalsts un risinājumi plašākā mērogā. Kādi tie būtu, par to būtu jādiskutē visām ieinteresētajām pusēm. Iespējams, sava veida risinājums arī būtu specializētas skolas, kas jauniešu šajā jomā ievirzītu jau ātrāk.